Draugi, esam vasaras saulgriežu laikā vai Jāņa Kristītāja dienas laikā. Mēs latvieši mīlam šo laiku saukt par Jāņu laiku. Tas ir laiks, kad mūsos pašos un ap mums savijās daudz un dažādi impulsi. Vasaras saulgriežu, jeb šajā arī, protams, varam teikt, Jāņa Kristītāja dienas laikā mēs tik spēcīgi un tieši saskaramies ar gaismu, siltumu, plaukumu, un caur to viņas arī atziņa par kādu vēl lielāku gaismu, to gaismu, no kuras nāk pilnīgi visa dzīvība. Tā ir tāda, varbūt neskaidra atziņa par to, ko mēs varam saukt par to lielo mūžīgo pasaules gaismu. Un kaut kur sevī mēs nesam arī tādu nojausmu, ka katram mums pašam, mūsu paša katra es ir jātiecas pretī šai lielajai pasaules gaismai, jāsavienojas ar to. Un šajā gaismas un plaukuma laikā mēs šai tuvībai varam tik skaisti un tieši tuvoties. Patiesībā jau tas mums ir jāpieredz katrā brīdī, bet šobrīd, kad zeme pati ir dzīvības un gaismas pārpilna, par to nedomāt nozīmētu būt atdalītam pašam no sevis, no savas vides un tādējādi iespējams arī no paša radītāja. Tātad sajust atgādinājumus un pamudinājumus gaismas, patiesības un mīlestības piepildītai dzīvei no dabas un paša radītāja mēs varam visā gada ritējumā, bet tieši šie saulgrieži mums saka, ka arī mūsos katrā pašā ir gaismas avots, ar kur varam savienoties. Kopš neatminamiem laikiem cilvēki ir svinējuši saulgriežus, ekvinokcijas. Kā jau mēs zinām, ziemas saulgrieži ir saistīti ar Jēzus dzimšanas svinēšanu. Savukārt vasaras saulgrieži, šis laiks, kurā esam, ar Jāņa Kristītāja dzimšanu. Viņi bija brālēni. Jēzus, Marijas dēls, Jānis, šīs pašas Marijas māsas Elīzabetes dēls. Jāņa Kristītāja dzimšana tātad tiek svinēta 6 mēnešus pirms Jēzus dzimšanas. Jānis Kristītājs. Ļoti zīmīga, spēcīga, interesanta persona. Bet es domāju, ka tos evaņģēlijos rakstītos apgalvojumus, ka Jānis dzīvoja tuksnesī, valkāja tikai gurnu, apsēju un pārtika no sisaņiem un medus, to mēs visu varētu, man šķiet, uzskatīt par simbolu. Diez vai par burtisku patiesību, jo no tiem pašiem evaņģēlijiem mēs lasām un redzam, ka Jānis ir priestera dēls. Tas nozīmē, ka viņam ir pieejama ļoti laba izglītība, augsti izglītots cilvēks, izglītots filozofijā, apkārtējās pasaules kultūrā. Un arī droši vien mums vajadzētu uzmanīties no tāda diezgan pazīstama viedokļa, ka Jānis bija tāds ekscentriķis, kurš klīda apkārt vienā gurnu apsējā un runāja tādas dīvainas lietas. Evaņģēlijas saka, ka Jānim bija savi mācekļi, tātad skolotājs, viņam sava skola ir bijusi. Ļoti iespējams, ka rietumu pasaules attīstībā šī dogmu evolūcija ar tās ļoti politisko vai politizēto raksturu ietekmēja arī cilvēku izpratni par Jāņa Kristītāja tēlu, un tāpēc arī daudz kas no viņa mums ir apslēpts. Bet vārds Jānis nozīmē tulkojumā Dievs žēlsirdīgi dāvina, Dievs ir žēlīgs. Interesanti, ka tas saistās arī ar tādiem vārdiem kā lēnprātība, līdzjūtība, auglīgums, mīlestība.
Tad tradicionāli Jānis Kristītājs tiek uzskatīts par Jēzus Kristus priekšteci. Evaņģēlijos skaidri redzamā šī Jāņa Kristītāja patiesības uztvere, tā liek mums tā saausīties, tā it kā satricina cilvēku, tā liek mums censties pretoties ļaunumam kā realitātei. Tā varam arī teikt, ka Jānis Kristītājs savā ziņā simbolizē to mūsu katrā cilvēkā esošo iedzimto principu, kas cenšas visas lietas izdarīt pareizi. Tā ir tā balss tuksnesī, kas sauc pēc pareizā ceļa. Savukārt, tās sauktās Jāņa kristības, par kurām runā jaunā derība, simbolizē atbrīvošanos no ierobežotām domām, kas apgrūtina un aptumšo mūsu izpratni par patiesību. Tā ir atbrīvošanās, uz kur aicina Jānis Kristītājs. Dažādi domātāji metafiziķi uzskata par nepieciešamu attīrīt mūsu cilvēcisko prātu no tā, ko varētu nosaukt par morālu netaisnību. Taču Jānis Kristītājs arī atklāja, ka ir jāiet tālāk par šo attīrīšanos. Patiesai transformācijai ir nepieciešams, lai te būtu iekļauta pilnīgi visa prāta, domu, attieksmes pārveide attiecībā gan uz garīgām, gan uz morālām, gan uz fiziskām lietām. Evaņģēlijā Jēzus saka par Jānu Kristītāju: mazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu. Savukārt Jānis par Jēzu saka tā: viņam jāpieaug, bet man jāsamazinās. Tas varētu nozīmēt to, ka tās mūsu garīgās, pat vismazākās domas, ja tās ir patiesi garīgas, ir ar daudz lielāku potenciālu par visvarenākajiem saprāta prātojumiem, kas ir intelektā balstīti, un ka šai intelektuālajai izpratnei ir jādod vieta tādai izpratnei, kas nāk no tā, ko saucam par Dieva garu. Tātad intelektam un prātam jāatbrīvo vai jāsagatavo ceļš garīgajai apziņai, Kristum. Kā mēs zinām, tad mošs intelekts arī atzīst garīgās apziņas attīstību un atzīst tās atklāšanos un došanu vietu Dieva garam. Tāpat kā Jānis Kristītājs atpazina Jēzu Kristu. Kad šāda tuvināšanās garam apziņā notiek, tad tā kā Kristus ir apzināts un jūtams, pazīstams, cilvēks vairāk kļūst atkarīgs nevis no intelekta pārvaldītām domām, bet no gara iedvesmas. Tātad Jānis Kristītājs, šis, mēs varētu teikt, intelektuālais cilvēks, redz cilvēces realitāti, tās drāmas, arī ļaunumus, nosoda tos un iestājas par ļaundaru nosodīšanu. Šis līdzeklis noved pie pretestības un neveiksmes, par ko liecina arī valdnieka Hēroda izpildītais nāves sods Jānim Kristītājam. Tātad Hērods, baidīdamies no Jāņa neparastā spēka, ka tas var pārliecināt cilvēkus, izraisīt kādas sacelšanās, jo tie rīkosies saskaņā ar Jāņa Kristītāja padomiem, Herods nolēma labāk viņu vispirms arestēt. Pirms tātad viņa šī Jāņa Kristītāja darbībās izveidojas kaut kas satricinoši apkārtējā pasaulē revolucionārs. Jānis Kristītājs pirms tam, kad viņam tiek izpildīts nāves sods, ir cietumā. Padomāsim par šādu simbolu. Viņa atrašanās cietumā varētu simbolizēt intelektu, kas ir ieslodzīts šo mūsu dualisko konfliktu un ļaunumu dēļ.
Vai nav tā, ka kādreiz cilvēki tā ļoti ugunīgi, pat varbūt agresīvi cīnās pret ļaunumu, jā. Un šī viņa ugunīgā cīņa pret ļaunumu un netaisnību pat savā ziņā paralizē viņus pašus. Un tā viņi kādreiz arī, diemžēl, neko īsti pozitīva nepanāk, tā arī kalpojot patiesībai. Šķiet, ka tā ir viena no tādām cilvēku diezgan daudzām iespējamām esības dilemmām. Jāņa Kristītāja nāve, viņa galvas nociršana, kā mēs to lasām evaņģēlijā, laikam ir viena no tām nedaudzajām lietām, ko liela daļa cilvēki patiešām zina par viņu, Jāni Kristītāju. Kā Salome dejo Heroda priekšā, un Herods apburts sola izpildīt jebkuru viņas vēlēšanos, un Salomes māte liek viņai, lai viņa lūdzi Jāņa Kristītāja galvu, jo baidās no viņa Jāņa Kristītāja izraisītajām problēmām un sarežģījumiem savai visatļautībai. Šis notikums aprakstīts Mateja evaņģēlijā, un to varētu attiecināt uz to cilvēka sākotnējā entuziasma sevis pārveidošanā izzušanu. Un tā ir tāda pieredze, ko cilvēks savā garīgajā ceļā gūst diezgan neizbēgami kādā šī ceļa posmā, tāds ļoti nopietns simbols. Varētu to tādā vienkāršā vārdā nosaukt apdedzināšanās un realitātes izpratne un pieredze, kas jāsastop. Bet interesanti, ka pats Jānis ir arī pilnīgi pārliecināts par to, ka, kā viņš saka, beigu laiks ir tuvu. Šeit tāds apokaliptisks pieskāriens šim tēlam arī tātad. Bet Jāņa Kristītāja kontekstā arī jāpiemina, ka evaņģēlijos ir pieminētas 3 veidu kristības. Jānis Kristītājs kristīja ar ūdeni, bet evaņģēlijā ir teikts, ka kāds spēcīgāks, kas nāks vēlāk, kristīs ar svēto garu un uguni, teikts Mateja evaņģēlijā. Tā kā šis vārds pnoima grieķu valodā nozīmē gars, un arī gaiss, vai vējš, vai vēsma, tad šīs 3 kristības parāda saistību starp to, ko senajā pasaulē cilvēki saprata kā stihijas, ar šo vārdu stihijas. Šodien to varētu saukt par dažādiem fiziskiem stāvokļiem. Un apskatot šos 4 elementus - zemi, ūdeni, gaisu un uguni, mēs redzam, ka tie nav tikai kaut kas ārējs. Atšķirības kvalitātēs starp cieto, šķidro, gaistošo un degošo materiālajā pasaulē tiek sajustas arī kā dažādu iekšēju pieredžu izpausmes. Solis no zemes uz ūdeni bija kā iekšēja pieredze, kā pāreja no tā, ko var sajust kā nekustīgu vai stingru pretī kaut kam dzīvām, plūstošam. Savukārt gaisā cilvēks sajūt atbrīvošanos no tiem smagajiem gravitācijas spēkiem. Ugunī, gaismā, siltumā cilvēks pieredzēja dievišķo. Un Jāņa kristības uzdevums bija dot cilvēcei, kas bija sabažota šīs zemes saitēs, tādu, ja tā var teikt, jaunu saistību ar tīrāku, augstāku dzīvības straumi, sagatavot to kāda varenāka, lielāka, spēcīgāka nākšanai. Un šis varenākais vadīs cilvēci cēlākos, dievišķākos esības ceļos, kas varbūt dievišķi plūstošā gaisā un ugunī. Tātad
Jāņa Kristītāja tēlā savienojušies bijušais ar esošo, kas ved pretī tam, kas mums tuvojas no nākotnes, Kristum. Un te nav nekāda saistība ne ar kādām institūcijām, dogmām, bet ar cilvēka spēju brīvi, skaidri, patstāvīgi, atbildīgi domāt, just, izšķirt. Un ja mēs tā padomājam, tad tas jau ir beigās arī tas, ko mums jāsvin. Un varbūt tieši to arī šajos saulgriežos, vasaras saulgriežu dzīvības plaukuma laikā atcerēsimies un to svinēsim ar dziesmām, ar ziediem, ar ugunskuriem. Un tā savienosim šo savu dvēseles un gara dimensiju ar to plaukumu, kas ir dabā. Jo taču tajā visā dzīvo, pauž sevi pats radītājs. Lai svētīgi gaiši šie Jāņa Kristītāja dienas svētki, Jāņi, Līgo svētki, kā mēs to saucam, varbūt nav tik svarīgi. Vasaras saulgrieži, gaismas, dzīvības, mīlestības laiks. Un šajā brīdī vēl kopā lūgsim Dievu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.